Labdien arī visiem, kas attālināti skatās. Tad esmu Kristaps Lamsters, pārstāvu Latvijas Universitāti, eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāti, ģeoloģijas nodaļu. Un kopā ar kolēģiem mēs vairāk jau kā 10 gadus esam bijuši ledājos gan Arktikā, gan arī Antarktikā un veikuši šo te ledāju pētījumus. Bet šodien es nestāstīšu par mūsu pētījumiem, es gribēju jums dot tādu vispārīgāku, globālāku skatījumu par ūdeni, ledāju ūdeņiem, cik ļoti ledāji tad kūst, kur tas ūdens paliek un kad tad ledāji izkusīs un ko mēs varam sagaidīt, ka šis ūdens līmenis celsies. Šeit man jānāk, ja? Labi. Tā. Ir. Iespējams, esat redzējuši šādu te grafiku, viņš varbūt ir nedaudz mulsinošs, bet šis grafiks parāda to, ka ūdens tiešām ir resurs uz zemes, un šis resurs nav pārāk daudz. Te ir parādīts viss ūdens, kas ir okeānos, ledājos, pazemes ūdeņi, tilpuma attiecība pret mūsu zemes, var teikt, tilpumu. Jūs redzat, kas ir ļoti maz. Un šķidrā veidā saldūdens, tā ir tā vēl mazākā bumbiņa. Un vismazākā bumbiņa ir tas ūdens, kas ir tā kā brīvi pieejams mums, faktiski dzeršanai upēs un ezeros. Protams, tas nav viss ūdens. Zeme satur ūdeni arī dziļāk, mantijā. Tur ir vēl vismaz viens okeāns vai vēl vairāk. Bet jebkurā gadījumā resursu ļoti maz. Turpināsim ar pāris grafikiem, ko daži redzējuši skolā, bet varbūt kaut kas ir piemirsies no tā. 97% ūdens ir okeānā. Un, lielākoties to mēs dzeršanai neizmantojam ar atsevišķiem izņēmumiem valstīm, kurām šis te ūdens ir jāatsāļo. Tālāk 3% ir saldūdens. Tas ir tas, ko mēs teorētiski varētu mūsu uzturā lietot, bet izrādās, ka lielākā daļa, faktiski aptuveni 2/3 ir ieslēgts ledājos. Un šie te ledāju ūdeņi varbūt tās liekas, ka ir brīvi pieejami, vai ne? Bet tā nemaz nav. Tas ūdens, kas ir ledājos, lielākoties atrodas Antarktīdā, un pie tā mēs īsti klāt netiekam. Otrs attēls arī ļoti labi parāda šī te saldūdens sadalījumu. Tātad ledāji aizņem faktiski 70%. Tur ir nedaudz minēts sniegs un sasalums, bet tas ir faktiski ļoti niecīga daļa. Tikai aptuveni 30% ir ūdens, kas atrodas lielākoties pazemē, un lielākoties pie tā jau arī mēs netiekam klāt. Tā daļiņa, pie kā mēs tiekam klāt, ir daudz mazāka par 1% kopumā. Esmu papildinājis arī prezentāciju ar attēliem no mūsu ekspedīcijām, tad redzēsiet daudz arī kaut ko no Antarktikas, Grenlandes. Un ūdens arī ir aizbergos. Un tāda interesanta lieta, ka ir mēģināt šos te resursus iegūt. Mēs varam uzskatīt, ka saldūdens Antarktīdā ir lielākais resurs, un kā mēs viņu varam iegūt, ir aizbergi, tad varam mēģināt šos aizbergus kaut kādā veidā aizvilkt tuvāk pie tām valstīm, kur ūdens trūks, pie Persijas līča valstīm, piemēram, vai Kalifornijā. Apakšējais grafiks vēl parāda, cik daudz ūdens ir pasaules segledājos. Un tur ir redzams, ka 91% atrodas atkal Antarktīdā. Atkal mēs pie tā klāt netiekam. 8% Grenlandē. 1% atrodas visos pārējos ledājos visajā pasaulē. Ieskaitot Himalajus, Alpus un tā tālāk. Tas ir tikai 1% no visiem ledājiem. Ja? Līdz ar to tie 2 miljardi cilvēku, kas īpaši Austrumāzijā izmanto šo te ledāju kušanas ūdeni gan dzeršanai, gan arī irigācijā, lauksaimniecībā, tie izmanto nelielu daļiņu, kas ir mazāka par to 1%. Tāds tas sadalījums ir diezgan nevienmērīgs. Bagātās valstis, naftas valstis ir domājušas, ir organizējušas konferences, arī mūsdienās ir aktualizējis jautājums, vai varētu tos aizbergus tā kā iegūt. Bet izskatās, ka zinātnieki ir secinājuši, ka tajā brīdī, kad aizbergus pārvalk pie ekvatora, var teikt, tur paliek jūras 20 grādus siltas, tad viņi lielākoties izkūst un nesanāk īsti līdz Persijas līča valstīm šos te aizbergus aizgādāt. Tā ka īsti tas ledus, kas ir ieslēgts Grenlandē un Antarktīdā ledājos, īsti viņš mums kā resurs nav pieejams.
Man gadījās arī viesoties Ukrainai piederošā polārstacijā Vernatska 2018. gadā, un tur ar kā sagadījās, kā ne, tad aizbergs mūs pavadīja ekspedīcijas beigās, pietuvojās diezgan tuvu pie polārstacijas, tādu kā risku radīja, ja, ka viņš izpostīs šo te ostiņu, un tur nemaz nevarēs tikt prom no šīs te salas. Un, varbūt jūs varat iedomāties, ka droši vien gan jau kāds mēģināja iegūt šo te aizberga gabaliņu, bet īsti nē. Aizberga ļoti nestabili, 10% ir tikai virspusē, viss pārējā daļa atrodas apakšpusē un nav ieteicams toties. Aizberga var diezgan strauji apvērsties. Šī polāra stacija atrodas Antarktikā. Un kādu dzeramo ūdeni viņa lieto, kā jums liekas? Aizbergi tie nav. Turpat ir ledājs blakus, sniegs gandrīz visu laiku. Kā roku aizsniedzams, ja? Bet tas netiek izmantots, protams. Ir sarežģīti paņemt no ledāja vai sniega, zāģēt šo te ūdeni, kausēt kaut kur. Līdz ar to ekonomiski izdevīgāk vai efektīvāk ir izmantot jūras ūdeni, vienkārši atsāļot, pat tādos apgabalos. Vēl es gribēju pieminēt, ir tātad vietas, īpaši Arktikā, šeit ir redzama Grenlande, kur arī ar kolēģiem viesojāmies, un te ir Kānākas pilsētiņa, kas ir tālākā pilsēta uz ziemeļiem, var teikt, vispār, īpaši Grenlandē, nedaudz virs 600 cilvēkiem tur dzīvo. Un šis ir piemērs, ka tiešām ledā ūdeni izmanto patiešo. Tur ir tāda neliela upīte, kas izplūst no ledāja, un grenlandieši tad ņem šo ūdeni, un viņu sapilda. Tur redzams fotogrāfijā tādas lielas būves. Tur viņi šo ūdeni sapilda un izmanto visu gadu. Bet parasti ir tā, kad kaut kad ziemā tas ūdens sāk izbeigties. Un tad rodas lielas problēmas, jo ir jāzvejo un nav kur šīs zivis izmazgāt. Un ir ūdens kaut kādā veidā no okeāna jādabū. Un tas ir daudz, protams, dārgāk nekā paņemt patiešo no ledāja. Par pazemes ūdeņiem man lūdzu nedaudz pieminēt, un tad šeit droši vien vēlāk nāks hidroģeologi vairāk varēs stāstīt, bet tas kopējs koncepts ir tāds, ka mums veidojas segledājs. Tad no segledāja šie kušanas ūdeņi baro pazemes ūdeņus. Un tāda situācija faktiski ir Latvijā. Ja? Arī Latvijā pazemes ūdeņi ir savulaik pirms 20,000 gadu barojušies ar šiem te ledā ūdeņiem, kaut kāda daļa joprojām ir saglabājusies. Un tad faktiski var teikt, ka šie te pazemes ūdeņi ir diezgan seni Latvijā. Lai būtu tāds interesants salīdzinājums, var pieminēt, ka visticamāk šie te pazemes ūdeņi ir senāki nekā ledāji Eiropā. Ja, jo varbūt kādam liekas, ka ledāji ir visu laiku Eiropā eksistējuši, bet Eiropā, Alpos, Norvēģijā, Islandē ledāji bija gandrīz pilnībā izzuduši aptuveni pirms 8–7 tūkstošiem gadu. Un viņi sāk veidoties tikai pirms 4,000 gadu. Līdz ar to tas ledāja ūdens, ko jūs varat nopirkt Islandē, viņš noteikti ir jaunāks par 4,000 gadu, visticamāk vēl krietni jaunāks. Tā ka tie ledāji ir jauni. Ja jūs vēlaties atrast visdārgāko droši vien ūdeni un vissenāko pasaulē, tad ir jādodas uz Antarktīdu. Antarktīdā ledāji sāk veidoties jau pirms 34 miljoniem gadu, un vecākais ledus gabaliņš ir 2,9 miljonus gadu vecs, kāds tur ir atrasts, un apakšā daudz, kur ir aptuveni 1 miljonu vecs ledus. Es jau pieskāros ledāju ūdeņiem, visiem droši vien gribētos pagaršot ledā ūdeni. Man tāda izdevība ir bijusi diezgan daudz. Daži saka, ka tas ūdens ir ļoti tīrs, brīvs no ķīmiskiem, mikrobioloģiskiem piesārņotājiem. Bet tā tas gluži nav. Gan jau jūs varat iedomāties, ka cilvēka radītais piesārņojums ir nokļuvis pilnīgi visur, tā skaitā arī ledājos. Un tādēļ daži nākamie slaidi, šeit esmu redzams baudot šo te ūdeni, un jūs redzat, ka tas ir ledus kreisā pusē. Neizskatās pārāk tīrs, vai ne? Līdz ar to ledāja malā ir skaidrs, ka virs ledā ir diezgan daudz šis putekļu materiāls. Un dažāds piesārņojums. Es paskatījos tikai dažas publikācijas, kas apkopo šos datus. Un, kas tik tur nav atrasts, ja? Īpaši tiek pētīts radioaktīvais piesārņojums, kurš palielā koncentrācijā mēdz būt virs ledāja sastopams. Šie te noturīgi organiskie piesārņotāji, tie ir visur, arī ledājos, dažādi toksiski elementi, melnais ogleklis, ja? Šie te kvēpi, kas rodas sadedzinot naftu un gāzes tur nokļūst.
It kā ir secināts, ka pārāk kaitīgi tas mums nav kopumā, jo šeit noteikti ir vairāk, jebkur Latvijā, bet dzīvie organismi, kas dzīvo šajā ūdenī, tur ir lielākā iespējams pat skaitā, un tas var izraisīt vēzi, kā viena publikācija to teica. Tā, ka, nav tā, ka tas ir ļoti droši šo te ūdeni dzert, un nav viņš ideāli tīrs. Daži piemēri. Ūdens ledāja virsā ir šādas te izkusuma bedrītes. Un šajās bedrītēs tas, kas ir apakšā redzams, ir minerālās daļiņas un ciāna baktērijas, kas ir apaugušas šīm te mazajām putekļu daļiņām apkārt. Tur ir vesela dzīvo organismu kolonija. Tas kolonijas ir pētīts. Tur ir ļoti daudz dažādu mikroorganismu. Gan virs, gan zem ledāja. Attēls pa labi, varbūt varat uzminēt, kas tas ir, skaļi neteikšu. Zosis vai citi putni tur bija uzlaidušies uz Grenlandes segledāju un atstājuši arī kaut ko organisku, ar ko baroties atkal dažādiem citiem organismiem, kas arī dzīvo uz ledāja, un to ir diezgan daudz. Ir tādi, teiksim, gauskāji, kas dzīvo visur, augsnēs, jā, bet arī uz ledājiem, un dažādi specifiski nosaukumi arī ir šīs te sniega blusas un dažādi veidi arī tārpi un tā tālāk. Un pati ledus un sniega virsa bieži vien ir pārklāta ar ciāna baktērijām un zaļaļģēm, un reizēm iekrāsojas visnotaļ sarkanīgā krāsā. Tā ka ledāja virsējā daļā ir liela mikroorganismu daudzveidība. Un šeit vēl viens piemērs. Tātad Rietumu Grenlande, tā ir viena vieta, par ko zinātnieki runā, ka tur ir tā saucamais dark ice, norisinās ledus aptumšošanās, jo mikroorganismi dzīvo lielā skaitā, un arī vējš uzpūs putekļu daļiņas. Tāpatās mums ir meža ugunsgrēki, no Kanādas puses kaut kas nokļūst tur, un galu galā tāda melna josla veidojas, kas arvien vairāk absorbē saules radiāciju, pastiprina ledāju kušanu. Jūs redzat tur tādus punktiņus, tie ir milzīgi virsledāja ezeri. Un galu galā tur arī var atrast šādus te objektus, ko mēs ar profesoru Normundu Stīvriņu arī pētījām, respektīvi melno oglekli, ja, kas ir faktiski naftas vai ogļu dedzināšanas rezultāts. Tas ir atrasts visur, arī Antarktīdā. Un tas ir tāds kā marķierslānis cilvēka izteiksmīgajai diedarbībai uz dabu. Un šeit ir no lidmašīnas nofotografēts Grenlandes segledājs. Arī liekas, ka visam būtu jābūt baltam vai zilam, bet tā nav. Tur ir šī te tumšā ledus josla, ļoti tumša, un ļoti daudz šie te virsledāja ezeri. Virsledāja ezeri ir kaut kas tāds diezgan unikāls, jo viņi ļoti daudz, viņi veidojas Grenlandē, un mūsdienās ledumu kūstot arvien vairāk no augšas šo te ledāju ir vairāk, un viņi veidojas arī ezeri ir vairāk, vai ne? Un viņi veidojas augstāk, arvien augstākā līmenī. Un tad kādā brīdī liela daļa no tiem noplūst pilnībā līdz pat ledāju pamatnei, cauri vairāk kā vienu, pat līdz 2 kilometru biezam ledum noplūst ūdens no virsledāja ezeriem un ierosina tādu strauju ledāja uzvirzīšanos uz priekšu. Te ir ezeri, kas atrodas kaut kur virs 2 kilometriem, tie nenoplūst. Tie atrodas vienkārši pārāk augstu, kur neveidojas plaisas uz ledāja. Un šī noplūšana viņa arī piefiksēta. Pa labi redzams ūdensriejs, kur ūdens tiešām ieplūst pašā ledājā, un te redzama plaisa ar ūdensriejai, kas izveidojās, kad noplūda kāds virsledāja ezers cauri kilometru biezai ledus segai pāris stundu laikā. Ļoti strauši, efektīvs process. Vēl nedaudz par ūdeņiem. Uz ledāja ir upes, ezeri, un te ir redzamas upes. Šo upju ir šausmīgi daudz. Tāds ļoti izteikts zarosts tīkls. Tās upes ir pat daudz biežāk nekā jebkuru sauszemes, varētu tā teikt. Un lielākoties upes beidzas ūdensriejā. Tas nozīmē, ka viņas ieplūst kādā ledāja plaisā, un tālāk šis ūdens nokļūst līdz pat ledāja pamatnē, ierosinot tādu ātru ledāja kustību, tanī brīdī ledājiem slīdot pa šo te ūdens kārtiņu. Tālāk ūdens plūst iekšledāja tuneļos, zemledāja tuneļos. Te ir piemērs, mēs ar kolēģi esam Grenlandē. Tāds diezgan apjomīgs šī te zemledāja tunelis. Ja? Viņi var iedomāties, kādas ūdens masas tur nāk ārā un milzīgas plūdus izraisa arī apkārtējā teritorijā.
Un ir tuneļi, kas ir iekšā ledājā. Nu, kādreiz viņi bija, tagad ledājs kūst, tas ir Svīnesvela jokutls Islandē un Hinterreis Ferner ledājs Austrijā. Un kūstot ledāja virsai, tad tie tuneļi, kas bija kaut kur iekšā, tad viņi sanāk nokļūst ledāja virsējā daļā. Tas nozīmē, ka ledus ir kā šveicis siers. Viņš ir viscaur sacaururots un ūdens tur pārvietojas. Un beidzot, kaut kas no mūsu pašu pētījumiem, vienīgais attēls, tie ir dati, ko mēs parasti ekspedīcijās iegūstam. Kas tur ir redzams? Tur ir redzami tuneļi. Tās lielās hiperbolas, tie ir tuneļi, kas ir iekšā ledājā. Un zem tā, tie daudzi atstarojumi, tas ir silts ledus, kur starp ledus kristāliem atrodas ūdens, daži procenti. Viņš ir ļoti silts, viņš plūst, ātri deformējās, un augšā ir augsts ledus, kurš ūdeni nesatur. Tā. Labi, tas tāds ievads par ledāju ūdeņiem. Tālāk par ledājiem, arī tāds neliels ievads. Nu, šie ir pasaules ledāji, tāds ir izvietojums. Kā jau pirmajā slaidā mēs redzējām, lielākā daļa atrodas Antarktikā, tad mums ir Grenlande, trešais zemes pols, varbūt kāds var uzminēt, kur tas atrodas. Himalaju virzienā jāskatās, tad mums ir Andi, mums ir Kordiljēri, Kanādas arktiskais arhipelāgs, Svalbāra, Islande, Alpi un arī Norvēģijā ir ledājiņi. Un arī mums ir Āfrikā daži ledājiņi, piemēram, Kilimandžāro ir vēl daži ledājiņi vulkāna krāterī saglabājušies. Kas ar šiem ledājiem notiek mūsdienās? Nu, to visi ir dzirdējuši, bet šis grafiks ir viens no tādiem, kas neparāda varbūt uzskatām. Jūs redzat, ka līnijas visas iet uz leju, un tas nozīmē, ka ledāji zaudē savu masu, un šeit ir parādīti references ledāji, kas tiek monitorēti visā pasaulē, un tie visi zaudē savu masu. Mūsdienās var teikt, ka visi ledāji zaudē masu. Ja? Visi Grenlandes ledāji atkāpjas, gandrīz bez izņēmumu. Un tas notiek arvien straujāk un straujāk. Mēs redzam, ka pēc 2000. gada aizvien straujāks un lielāks ir šis ledāju masas zudums kopumā. Daži piemēri. Šis ir ātrākais ledājs pasaulē. Jakobs Šauns izbrāja Rietum Grenlandē. Viņš kādreiz ir plūdis ar ātrumu 50 vismaz metri dienā. Ja? 50 metri dienā ledājs ir plūdis uz priekšu, un tajā pašā laikā tas ir no 2002. gada atkāpies par 5 kilometriem gadā. Tas ir ļoti milzīgs atkāpšanās ātrums. Arī apakšējā attēlā mums ir satelīta attēls, kas parāda tikai 9 gadu laikā faktiski vairāk kā 5, gandrīz vai 10 kilometru atkāpšanos. Nu, vēl viens piemērs - Ejabaka jokutls ledājs Islandē. Un tāds satelīta attēlu gifiņš var teikt, kas rāda, kā šī mala, cik strauji ir atkāpusies tikai dažu gadu laikā. Šeit mēs paši bijām ekspedīcijā un faktiski 200 metri gada laikā ledāja mala atkāpjas. Tas ir milzīgs ātrums. Tālāk tāds nedaudz konteksts par klimatu pārmaiņām. Visi ir domājuši, visi ir runājuši. Mūsdienās politiķi arī gandrīz vienmēr piemina Trumps pirmajā vietā, bet tad pēc tam kaut kur klimats parādās. Nu, visās sarunās un intervijās. Tas vēl ir labi. Daži fakti būtiskāki, kas šodien ir svarīgi, ir tas, teiksim, cik daudz masu ledāji zaudē. Nu, tas skaitlis ir šāds, izskatās maziņš, 400 miljardi tonu gadā. Ja, grūti iedomāties. 400 miljardi tonu gadā ir tas ledus masas zudums, lielākoties no Grenlandes, Antarktikas un visiem pārējiem ledājiem. Tālāk arī varbūt šādu grafiku kāds redzēja, jo bija silta vasariņa, silts augusts un silts gads. Jā, un arī šis tā uzskatājumi parāda tomēr, ka klimata pārmaiņas norisinās tiem, kas negrib tam ticēt vai piekrist. Grafiks parāda no 60. gadiem uz augšu līnijas paliek arvien baltāks. Tas nozīmē, ka temperatūra ir arvien siltāka. Un nu jau tas temperatūras kāpums ir ļoti, ļoti strauji. Nav tā, ka viņš nav piedzīvots. Zemes vēsturē mēs esam piedzīvojuši tādu strauju temperatūras kāpumu. Temperatūra ir kāpusi. Iepriekšējā ledus laikmetā daudz bija tādu epizožu, kad vairāk kā par 10 grādiem temperatūra Arktikā kāpa dažu 10 gadu laikā. Ja? Un tas viss notika bez cilvēku iejaukšanās. Bet tas temps, kāds ir mūsdienās, drīzumā viņš jau pārsniegs jebkādus šos temperatūras kāpuma tempus, kādi ir bijuši.
Kas ir vainīgs? Daži politiķi negrib vainot, protams, sevi vai citus, bet, lai mēs ar šīm sekām cīnītos, ir jāsaprot, kas ir vainīgs. Un zinātniskie dati viennozīmīgi parāda, ka vainīgi esam mēs. Attēlā pa kreisi redzama oglekļskābās gāzes paaugstināšanās. No 320 daļiņām uz miljonu līdz 420 daļiņām uz miljonu. Lielākajai daļai tas neizsaka neko. Šāds kāpums nav bijis pieredzēts, teiksim, vismaz 3 miljonus gadu. Tik strauji tas nav bijis iespējams nekad. Un attēls pa labi parāda datus no pēdējiem 800 000 gadu. Tie ir dati, kas ir iegūti no ledus serdeņiem Antarktikā, un tur ir redzams arī oglekļskābās gāzes daudzums. Ka tas nekad nav bijis virs šīm 300 daļiņām uz miljona. Nevienā no iepriekšējiem starpledus laikmetiem, kad temperatūra bija vēl siltāka nekā mūsdienās. Ja? Mūsdienās šis līmenis jau ir pacēlies par 50% koncentrāciju oglekļskābās gāzes. Nedaudz vēlāk parunāsim, ko tas īstenībā nozīmē. Pastīsimies, kāds ir bijis jūras līmenis, tā kā ir bijuši iepriekšējie starpledus laikmeti, un oglekļskābās gāzes koncentrācija ir bijusi zemāka. Tātad, šis jautājums arī tad man ir jāpasaka, protams, tie, kas netic, tos es nepārliecināšu, tiem šī neticība ir kā reliģija, ka klimata pārmaiņas nenorisinās, bet tiem, kas vēlas nedaudz vairāk iedziļināties, paskatīties datos, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir cilvēka ietekme, un ir dažādi veidi, kā mēs to varam nomērīt. Reāli nomērīt. Mēs varam pastīties oglekļskābās gāzes oglekļa izotopisko sastāvu. Un noteikti, ka tur C14 ogleklis ir salīdzinoši mazs, kas liecina par to, ka lielākoties šī oglekļskābā gāze nāk no naftas gāzes un pārējiem ogļu ūdeņražiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un attēls pa labi no IPCC jaunākā ziņojuma parāda to, ka novērotās temperatūras kāpums un simulētā cilvēka ietekme parāda to, ka tā ir faktiski tikai cilvēka ietekme, kas ir šo kāpumu nodrošinājis. Viss pārējā ietekme, dabiskie faktori, solārie, vulkāniskie, tas ir faktiski tik niecīgi, ka nav pat vērā ņemams. Tā, kurš ir vainīgs? Kādai būtu jāpasaka, jo varētu jau nedomāt par to, kurš ir vainīgs, kā nesen arī Einārs Repšs teica intervijā, ka nav jau svarīgi vispār vai cilvēks vainīgs vai ne, bet kādam ir jāuzņemas atbildība, tādēļ ir tā vaina jāapzinās. Un šeit no 1750. gada līdz mūsdienām ir parādīts procentuāli, kura valsts ir radījusi oglekļskābās gāzes emisijas. Un te mēs redzam 3 lielos vaininiekus. Tātad lielākie vaininieki sanāk ir Eiropas Savienība, tā gaiši brūnā krāsa, un Amerikas Savienotās valstis zaļā krāsā. Kopumā vēsturiski. Mūsdienās ir jauns līderis. Šis līderis ir ar nepārspētu uzrāvienu, aptuveni 12 sanāk miljardi tonu šī oglekļskābā gāze, ko rada Ķīna. Ja, tātad Ķīna ir tas lielākais mūsdienu atbildīgais. Ja jūs jautājat, ko darīt, lai mēs mazinātu klimata pārmaiņas, mēs redzam, ka Eiropa iet pareizajā virzienā. Amerika iespējams ir pagriezusies nedaudz pretēji. Tātad jādara tā, kā dara eiropieši. Arī kā latvieši. Mēs mākam būvēt mājas no koka ar niedru jumtiem un tā tālāk. Bet, ja mēs gribam samazināt klimata pārmaiņas, tad jārunā ar Ķīnu. Ja, viss, ko mēs darām, tad ir diezgan bezjēdzīgi šādā kopīgā skatā uz pasauli. Labi, tad nobeidzot dažas interesantas lietas. Vai varētu būt tā, ka šie ledā izzudīs pilnībā? Par to zinātnieki uztraucas. Grenlandē, piemēram, ir 7 metri globālā pasaules okeāna jūras līmeņa kāpums ieslēgts. Agrāk likās, ka Grenlanda bija diezgan stabila pēdējos 2,6 miljonus gadu lielajā ledus laikmetā, bet tad izrādījās, ka nē. Tika Grenlandes centrālā daļā amerikāņi atrada serdeni ledus, kas bija kādreiz augstā kara laikā izurbts un izpētīja un secināja, ka tur koki auga pirms 400 000 gadu. Tanī brīdī, kad bija starpledus laikmets, tā kā mūsdienās. Tas starpledus laikmets turklāt bija tāds, ka oglekļskābā gāze bija zem 300 daļiņām uz miljonu.
Tātad par 50%, kā tā koncentrācija bija mazāk nekā mūsdienās. Ja? Un Grenlanda bija zaudējusi gandrīz visu savu ledu. Tad tas ir tas, ar ko mums ir jārēķinās tīri dabisku procesu rezultātā. Un ja mēs vēl pieliekam šo cilvēku aktivitāti klāt, ja, tad pie tā mēs varētu nonākt arī vēl ātrāk. Kad izzudīs ledāji? Antarktikā droši vien neizzudīs kopumā. Diezgan ilgā laika periodā, bet Eiropā, kā es minēju, ledāji diezgan jauni. Dažus tūkstošus gadu tie tikai eksistē. Un līdz ar to tā nākotne ir ļoti bēdīga. Ja mēs runājam par Alpiem, 80% izzudīs visticamāk līdz šā gadsimta beigām. Diezgan līdzīga situācija ir arī Norvēģijā, un arī līdzīga nedaudz labāka ir Islandē. Kādi 150 līdz 200 gadi arī Islanda zaudēs visus savus ledājus. Jūs tad varat iedomāties, kādas problēmas būs dēļ tā, ka nebūs šo te ledāju ūdeņu. Tad par jūras līmeni arī pāris vārdi, jo galu galā tas ir tā lielākā, var teikt, katastrofa, kas mūs viennozīmīgi sagaida. Jautājums, cik ātri. Pa kreisi attēlā mēs redzam, ka Antarktika, Grenlande un pārējie pasaules ledāji dod 50% jūras līmeņa kāpuma. Okeāna termālā izplašanās arī sastāv liela daļa. Un mūsdienās jūras līmenis jau kā par 4 mm gadā. Ja, 4 mm gadā. Tas ir ļoti strauji. Līdz gadsimta beigām, iespējams, tie būs jau centimetrs gadā. Un zinātnieki ir izpētījuši, ka šī starpledus laikmeta sākumā jūras līmenis kāpa par 8–9 mm gadā, tad, kad vēl kusa lielie segledāji Skandināvijā, Ziemeļamerikā. Gadsimta beigās jūras līmenis kāps ātrāk, lai gan to segledāju mums vairāk nav. Ja, tas nozīmē, ka tā cilvēka ietekme ir ļoti, ļoti strauji palielina šīs klimata pārmaiņas. Lai mēs saprastu, kā pasaule izskatīsies visnotaļ drīz, mēs varam pastīties rekonstrukcijās par pagātni. Un šie attēli parāda, kā pasaule izskatījās iepriekšējā starpledus laikmetā pirms 125–130 tūkstošiem gadu. Tātad Rietuma Antarktikā mums nebija ledus vairoga vispār. Grenlandē šis ledus vairogs arī bija samazinājies, un kā izskatījās Skandināvija, Islanda, tur, protams, nebija neviena ledāja, Eiropā nebija ledāja, un kā izskatījās Baltijas jūra. Baltijas jūra īsti par jūru pat nenosauks, tā bija savienota pilnībā ar okeānu abās divās pusēs, jo jūras līmenis bija augstāks. Jūras līmenis bija augstāks, iespējams, par kādiem 5–8 metriem. Te ir kāda zinātnieka aprēķina ar 25% pārliecību, ka jūras līmenis bija augstāks par 6,6 metriem iepriekšējā starpledus laikmetā, kad oglekļskābās gāzes daudzums bija daudz mazāks nekā šodien atmosfērā. Tas bija dabisks process, un te klimata skeptiķi sasit plaukstiņas, jo redz, ka dabiska procesa rezultātā jūras līmenis bija daudz augstāks iepriekšējā starpledus laikmetā. Bet ko tas nozīmē par mūsu nākotni? Tātad šī ir nākotne, kas būs viennozīmīga. Un atkal mēs pieliekam klāt vēl šo cilvēka ietekmi un saprotam to, ka šī klimata sistēma vienkārši nav paspējusi norēģēt uz šo straujo temperatūras un oglekļskābās gāzes kāpumu. Līdz ar to, kad ir tas brīdis, kad Grenlanda un Antarktika zaudēs lielu daudzumu ledus masas, tie ir kaut kādi 300–500 gadi un vēl nedaudz tālāk. Tad tas jūras līmenis kāps jau par daudziem metriem, nevis par pusmetru vai 80 centimetriem, kā tas ir līdz šī gadsimta beigām. Ja? Tad no tā mēs nevaram nekādā veidā izvairīties. Un šī gadsimta beigas nav mūsu cilvēces dzīves beigas, vai ne? Ir jāstāsta nedaudz tālāk. Ja mēs paskatāmies 300 gadu nākotni, tad kļūst vēl daudz skarbāk. Un sekas ir tādas, pirmkārt, ka tas izmaksās vienkārši šausmīgi dārgi. Ja? Kaut kāds skaitlis 14 triljoni dolāru, grūti iedomāties, ko tas vispār nozīmē. Tātad arvien vairāk un vairāk mēs vienkārši maksāsim par visām šīm jūras aizsardzības būvēm. Un pēdējais arī atrasts internetā. Izrādās, ka iespējams līdz gadsimta beigām mēs vienkārši zaudēsim dažas pat valstis kopumā.
Ja, dažas salu valstis, tur bija kādas 8 uzskaitītas, vienkārši izzudīs pilnībā, jo to sauszemes augstums ir varbūt tikai metrs virs jūras līmeņa. Tā, ar to es gribēju arī beigt ar šo te brīnišķīgo slaidu, lai jūs saprotat, ka par nākotni ir jādomā un nedaudz tādā ilgākā perspektīvā.